Rudenī, kad ūdens ir pietiekoši atdzisis, un tajā var izšķīst ikru attīstībai nepieciešamais skābekļa daudzums, sākas lašveidīgo zivju nārsts. Sīkajos strautiņos un mazajās upītēs laši nenārsto. Te nārsto taimiņi un foreles. Taimiņš un strauta forele ir vienas sugas divas pasugas. Strauta forele mazajās tērcītēs uzturas visu mūžu. Foreles nārsto vēlāk nekā taimiņi. Tā kā tās ir mazākas, spēj nārstot seklās vietās, strautu augštecēs. Vasarā, kad ūdens līmenis zems, foreles dzīvo dziļākajās vietās. Šajā laikā galvenais barības avots ir ūdenī iekrituši lidojoši kukaiņi. Taimiņi nārsto straujtecēs ar oļainu gultni. Nārsta vietās taimiņi izveido nārsta bedres jeb berzes. Tajās notiek nārsts. Nārsta bedri taimiņš izveido ikru laišanas brīdī. Sagriežas sāniski un sit ar asti pa strauta gultni. Bedres galā izveidojas oļu sanesums, kur sajaukušies oļi ar ikriem. Šajā laikā bedrē kopā ar mātīti ir tēviņš. Tā pieņi ikrus apaugļo. Foreles vienmēr ir redzamas taimiņa nārsta bedrēs, lai pie izdevības apēstu paklīdušos taimiņu ikrus. Taimiņu tēviņš apsargā berzi no uzmācīgajām forelēm. Pavasarī no ikriem izšķiļas mazuļi, parasti mazie taimiņi strautā uzturās 2 gadus, tad dodas uz jūru. Pieauguši tie atgriežas uz nārstu dzimtajā strautā.